Visiem labvakar! Tie, kas šodien ir atraduši laiku piedalīties mūsu vakara čatiņā, mūsu klubiņā, prezentācija. Tātad šodien runāsim par iespējām nopelnīt lielus līdzekļus, var teikt, lieli līdzekļi ar maksimāli minimāliem izdevumiem un kā lai saka, nedaudz ieliekot no sevis darbu un enerģiju. Jā, tātad priecājos redzēt arī jaunos partnerus un tie, kas pēc tam skatīsies ierakstā. Mani sauc Valda Laksdiņa un esmu tāds pats partners kā visi pārējie, bet vadu mūsu grupai, kur jau ir izaugusi pāri pa 200 dalībniekiem, prezentācijas latviešu valodā, lai jūs varētu saprast, kā projekts darbojās, kas tam ir nepieciešams un ko jūs šeit varat nopelnīt. Jā? Tātad pāriešu uz slaidiem, varbūt kāds man atverat pēc tā mikrofonu, vai slaidi ir redzami. Redzami. Sakiet, viss ir kārtībā, jā. Tātad projekts. Sarma varbūt pasako līdzi arī mikrofoniem, ja prezentācijas laikā, lai nav traucējumu. Projekts Čeroids. Īstenībā daudziem no mums tas ir tāds, var teikt, atradums, briljants, ja, dārgakmens interneta vidē, kurš šobrīd partneriem dod milzīgus rezultātus, kurš strādā nevainojami, un ja mēs saprotam, kas mums ir jādara un ko mēs šeit varam, kā saka, iegūt, tad rezultāti neliek sevi ilgi gaidīt. Vakar un šodien mums tiešām tāds sudraba lietus, ja es arī ieliku informāciju TikTokā šodien, un 558 dolāri, ja, un daudziem pat divreiz šī summa šodien ieskrēja maciņā. Es domāju, ka tas ir diezgan nopietni, jebkurā vietā, kur mēs dzīvojam un atrodamies, ja tā tad es dzīvoju Vācijā jau 30 gadus, un man ir prieks, kad mums partneri, kuri saprot un runā latviski no dažādām pasaules valstīm, ir atraduši šo projektu un ir pievienojušies, uzticējušies un sākuši darboties. Apsveicu visus šodien ar izmaksām, kas saņēma čekus, kas ir pabīdījušies drusciņā, kā saka, tālāk attiecīgi pa līmeņiem. Un tātad, ko projekts piedāvā? Sākšu nedaudz ar to, kad runa būs par finansēm. Ja? Tātad finansēm vakar arī uztaisīja nelielu video, iesaku noskatīties atšķirības starp finanšu piramīdām, starp matricām, ja, MLM kompānijām, jo būtībā, manu šobrīd ir pilnīgi 100% pārliecība, ka matricu projekti, viņi ir stabili, viņi ir ilgtermiņā dzīvot spējīgi un viņi dod vislielākos rezultātus, vislielākos ienākumus. Ja? Tātad, jebkurā gadījumā šī nav finanšu piramīda, ja? Jo tās visas ir atrunas no tiem cilvēkiem, kur negrib iedziļināties, kuri negrib saprast, negrib izprast lietas būtību. Šis projekts ir domāts darbīgiem cilvēkiem, kur tiešām grib izmainīt savu finansiālo situāciju, un šī te informācija, kur jūs šovakar saņemsiet, kur jūs dzirdēsiet un sāksiet izmantot, es domāju, ka var radikāli izmainīt jebkuram finansiālo situāciju. Ja? Tātad faktiski ir runa arī par jaunākām tehnoloģijām, kuras nesen ir ienākušas mūsu dzīvē, kas jums ir vajadzīgs, lai jūs varētu šajā projektā piedalīties, startēt. Tātad Messenger Telegramā jūsu profils, kurš ir nodrošināts pret hakeru uzbrukumiem, jā, tātad aizsardzība jūsu profilam, lietotāja vārds un, protams, neliels, kā saka, neliela finansiālā šprice. Ja? Tātad šodien iziesim cauri visiem līmeņiem, cik jūs katrā no līmeņiem varat saņemt un kā jūs varat, kā saka, palīdzēt savai komandai un ātri, lai visi varētu virzīties uz priekšu un saņemt čekus. Mūsu mērķis ir tiešām pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam iedot šo informāciju. Mēs veidojam kopienu. Var teikt, mums jau ir tāda kluba sistēma, kas pat laban laika gaitā ir izveidojusies un
nedaudz ieskats par to, kas ir blockchains, kas ir bitcoins, kā saka, bitcoins, kurš ir veidojies uz blockchaina bāzes. Es domāju, ka daudziem tas jau vairs nav nekas jauns, ja, bet, nu, varbūt tiem cilvēkiem, kas tikko iesāk visā šajā sfērā darboties, tas varētu būt noderīgi. Ja? Tātad, nu, runājot par pašām bloka ķēdēm, ja blockchain tehnoloģijām, šobrīd tās ienāk dažādās saimnieciskajās nozarēs un faktiski runājot par finansēm, bitcoins bija pirmā, var teikt, pirmais produkts, kurš tika veidots uz šīs te tehnoloģijas bāzes. Tehnoloģija sāk attīstīties jau pagājušā gadsimta 91. gadā, ja, tātad sākot, un šobrīd, protams, to izmanto dažādās nozarēs, visur tur, kur ir vajadzīga kaut kāda uzskaita. Ja? Nu, varētu teikt, ka tā ir milzīga tāda vispasaules grāmatvedības grāmata, kura nevienam nepiedara. Jo būtībā viens no tādiem zīmīgiem faktoriem šajā tehnoloģijā ir tas, ka tā ir decentralizēta. Ja? Tātad blokķēdes tehnoloģijas pārvaldība ir decentralizēta, to veids datoru tīklus, kas atrodas dažādās vietās visā pasaulē, un nevis kaut kādā centralizētā serverī. Ja? Tātad, nu, faktiski viņu nevar iespaidot, jo šie te bloki saglabā, kā saka, iepriekšējo datu bāzi no iepriekšējiem, kā saka, reģistriem, un pēc tam pārvietojoties tālāk, tikko notiek kaut kāda darbība, ja, tā tad atkal nākošais bloks apstiprina iepriekšējo darbību. Un tādā veidā viņā nevar ielausties no malas, viņa līdz ar to ir droša, aizsargāta, un faktiski viņa neprasa, kā saka, milzīgus izdevumus, ja, jo nav vajadzīgs kaut kāda, nu, darbinieku milzīga bāze, ja, tātad šī tehnoloģija faktiski visus tos, kur viņu sāk izmantot, aizsargā pret jebkuriem viltošanas mēģinājumiem, un līdz ar to faktiski tā kā dati tiek glabāti publiskā veidā, bet uz viņiem nevar, kā saka, atstāt iespaidu, ja, tātad faktiski uz doto brīdi viss tas, kas arī notiek saistībā ar Bitcoin, ar Bitcoinā transakcijām, ja, tātad jebkura transakcija tiek saglabāta, viņa ir redzama, un, nu, viņu nevar, kā lai saka, izmainīt, ja, tātad šī ir viena no tām specifikām, kas ir jāņem vērā. Kā radās Bitcoins? Nu, patiesībā, nu, jau ir 15 gadi pagājuši, jo 2008. gadā Satoshi Nakamoto, var teikt, lika pamatus šai te kripta naudai, kura šobrīd ir izveidojusies kā jau tāda milzīga industrija, un 2008. gada 31. oktobrī viņš publicēja rakstu Bitcoins peer-to-peer elektroniskās naudas sistēma. Kas attiecās par mūsu projektu, tad mums iekšēji arī ir saucamā peer-to-peer sistēma, ja, tātad mēs varam izmantot transakcijas no cilvēka cilvēkam, ja, tātad peer-to-peer no maciņa maciņā, no cilvēka cilvēkam bez starpniekiem. Un 2009. gads, ja, tātad faktiski bija vēl viens raksts, kurš faktiski tad arī lika pamatus atskaites punktam, ja, tātad 2009. gada 3. janvāris, kad Nakamoto paziņoja, kad ir izveidots pirmais Bitcoina digitālais maksas un ir veikta pirmā transakcija. Nu, līdz ar to šīs datums tiek uzskatīts arī par Bitcoina dzimšanas dienu. Kā tas viss īsti funkcionē, jo būtībā mums ir jāsaprot, ka Bitcoins ir tikai un vienīgi pieejams digitālā veidā, tātad viņam nav fiziskā ekvivalenta, ja, tātad šī te monētiņa, kura šobrīd tiek zīmēta visādos veidos, variācijās, ja, tātad, nu, būtībā var nopirkt arī tādus, kā saka, monētas žetoniņus, jā, bet vērtība Bitcoinam ir tikai tīri un vienīgi digitālā elektroniskā veidā. Jā. Tātad viņam nav ne fiziskā monētas elementa, jā, un nav arī nekādas banknotes, jā, tātad papīra nauda. Un vērtību Bitcoinam nodrošina tieši šis te pieprasījums, ja, tātad, kas pat labā notiek tirgu un globālais peer-to-peer tīkls, ja, tātad faktiski
Bitcoin ir īpaši droši datu bloki, pārvietojot šos datus no vienas personas vai vietas uz otru. Tātad pārbaudīts tiek darījums, tiek tērēta enerģija, ko arī sauc par mainingu. Ja? Tātad tādā veidā, tad, kad notiek kaut kāda pārvietošanās, transakcijas, tiek radīta, kā saka, jauna monēta. Un kas vēl ir jāņem vērā, tad, kad mēs veidojam šos te valetus, šos te kriptomakus, tad noteikti drošā vietā turiet savas valeta atslēgas, ja, jo būtībā, ja jūs pazaudēsiet pieeja šiem te datiem, jums nebūs pieejama arī jūsu nauda, kur atrodas šajos te jūsu veidotajos, kā saka, kriptomakos, ja. Jo būtībā ļoti daudz monētas ir šādā veidā pazaudētas, jo maku īpašnieki ir pazaudējuši piekļuvi saviem makiem, ja, un līdz ar to viņiem nav pieejams arī šīs te bitkoina monētas. Nu, kas vēl ir būtiska, uz bitkoinu joprojām ir bijuši visādi spiedieni un mēģinājumi. Vēl nesenā vēsturē teica, ka tas ir vienīgi gaisa burbulis, ja, kuram nav nekādas vērtības, tad, nu, šodien runājot par bitkoinu, kas ir notiek it sevišķi pēdējā laikā, ja, tātad faktiski pagājušais gads cena pieaugusi pa 200%, gada sākums bitkoins maksāja 15-16 tūkstoši, ja, protams, mēs varējām viņu pirkt, turēt savos maciņos, un ja mēs to būtu izdarījuši un zinājuši un sapratuši šo te tehnoloģiju pirms 15 gadiem, kad bitkoins maksāja tikai, nu, nepilnu dolāru, ja, var teikt, bija viena elektroenerģijas kilovata vērtībā, tad, nu, būtībā, nu, ja būtu, tad būtu, ja, 13. gads, $20 bitkoina cena, un maksimums tika uzskatīts, kad tika sasniegts 21. gadā 63 tūkstoši, ja, bet šī gada martā tas tika pārsniegts, ja, tātad bitkoins izaug līdz $73,000, un būtībā pēdējo mēnešu laikā arī šajā te, kā saka, robežā turās, ja, nu, mazliet paiet uz leju, bet atkal pēc tam atgriežās atpakaļ. Nu, šodienu skatījos CoinMarketCap, bitkoina monēta maksā tuvu pie $62,000, ja. Nu, tātad, protams, ir šīs te svārstības, bet neskatoties uz to, eksperti paredz, ka tuvākajā laikā bitkoins vēl augs. Kāpēc? Tāpēc, ka tam ir zināmi iemesli. Ja? Pirmām kārtām jau arī, kāpēc tieši martā bitkoins pagāja uz augšu, jo notika kārtējais bitkoina halvings. Ja? Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka maineri šobrīd atkal iegūst uz pusi mazāk monētas, ja? Tātad nekā tas bija pirms gada, pirms 2, pirms 3. Ja? Ja pašām bitkoina radīšanas sākumā mājas apstākļos, kam bija tehnoloģijas piemērotas, tātad tehnika, ieguva pat 50 bitkoina monētas, ja, vienā dienā, tad uz doto brīdi tas ir drusciņ vairāk kā 3 monētas. Nu, ar nelielu astīti. Kas vēl veicina šīs te monētas, kas saka, cenas kāpšanu? Nu, būtībā tas, kad jau pašā sākumā tika ieprogrammēts, kad nebūs vairāk kā 21 miljonus monētu, un uz šo brīdi jau ir iegūti 94%, un, nu, 30% no iegūto monētu skaita jau ir zaudētas, jo viņām nav piekļuva. Tieši tā iemesla pēc, kad ir pazaudētas atslēgas, kā saka, makiem. Un ir izrēķināts, ka pēdējā monēta tiks izkauta 2140. gadā. Ja? Tātad, ņemot vērā visus šos te apstākļus, protams, kad cena kāpj. Un visi tie, kam ir iespējas, protams, kad jau sen savos finanšu makos tura kripto naudas, nu, ne tikai bitkoins, pat labāk. Tā ir milzīga industrija, kas attīstās, ja, tā tad ir milzīgs skaits dažādu kripta monētu un naudas, bet, nu, faktiski ne visas ir, jāsaka tā, ar kaut kādu vērtību, ja, viņām it kā uzdzen šo vērtību uz augšu, un pēc tam viņi atkal krasi krīt uz leju, ja, tā tad salīdzinoši ar bitkoinu. Bitkoins joprojām ir visu monētu, kripta monētu karalis, atrodas pirmajā vietā, ja, tātad visu monētu sarakstā, un faktiski
tas, kas ir vēl šogad noticis, jā, tātad būtībā ļoti ilgi dažādas firmas, korporācijas, privātas personas mēģināja dabūt bitkoinu iekšā pasaules, kā saka, tirdzniecību fondos, jā, un tas izdevās BlackRock korporācijai, kur ir šobrīd viena no vadošajām pasaulē un lielākā, un pagājušā gada jūnijā tika iedots, kā saka, iesniegums, lai bitkoinu varētu, kā saka, tirgot biržu fondos. Ja? Tātad faktiski ASV vērtspapīru un biržu komisijas SEC šī gada 10. janvārī pirmo reizi atļāva tātad šiem te fondiem izmantot bitkoinu akcionāru portfeļos. Ja? Tātad faktiski tad, kad akcionāri iegādājās akciju šajos te exchange trader fondos, tātad viņi iegādājās šobrīd arī bitkoinu. Un, nu, būtībā tie, kas līdz šim varbūt pat neinteresējās, nenodarbojās ar kriptovalūtām, tātad šobrīd kļūst par bitkoina īpašniekiem. Un līdz ar to, protams, šī te monēta tiek izpirkta, lai nodrošinātu šos te portfeļus, jā, tātad finanšu portfeļus, un bitkoina ETFs, tas ir īpašs finanšu produkts vai investīcija fonds, kas tātad tajā brīdī, kad akcionāri pērk šo te portfeli, tātad ir viņam pēc fiksētās cenas, jā, tātad viņi iegādājās attiecīgu monētu daudzumu. Nu, būtībā mans kolēģis vācietis teica tā, ja kaut ko atzīst SEC, jā, tas nozīmē to, ka faktiski visā pasaulē viņš ir apstiprināts, atzīts, kaut gan juridiski varbūt ne līdz galam viss vēl ir sakārtots, noformēts, bet, arī runājot par pašu SEC, jā, tad vēl dažus gadus atpakaļ viņi bija pret tam, kad ieviesīs bitkoinu šajos te, kā saka, fondos, bet, šobrīd tas ir reāli noticis fakts, un līdz ar to arī visi tie, kas vēl līdz šim varbūt šaubījās, ja būs vai nebūs, tad, būtībā pat labam vispār mainās visa finanšu sistēma, un es domāju, ka mūs gaida diezgan lieli pārsteigumi, varbūt ne visi arī īpaši patīkami, ja, bet, jābūt gataviem uz visu. Bitcoins tā ir vesela filozofija, viņš tiek uzskatīts par šī gadsimta zeltu, ja, un bitcoins tā ir kriptovalūta internetā, kurai nav fiziska ekvivalenta, tā ir pati dārgākā nauda uz doto brīdi pasaulē, kur radās 2009. Gadā, radīja viņu un realizēja Satoshi Nakamoto, ap viņu klīst joprojām visādi noslēpumi, ja, tātad noslēpumaina personība, ja, bet, es domāju, ka tam ir arī pamatots, kā saka, pamats, ja, kāpēc tas tā šobrīd ir. Un kas vēl ir jāsaprot, kad runājot par bitkoinu, bitkoins sastāv no 100 miljoniem satoši, ja, tātad bitkoina viena iekšējā monēta ir, tātad bitkoinā ir 100 miljoni satoši, tātad viens satošs vārds tātad tika pārņemts šai te bitkoina iekšējai vienībai, tātad no viņa radītāja vārda. Un šodien mēs parunāsim par to, kā jūs varat ar nelielu naudu tikt pie šīs te pašas dārgākās naudas pasaulē, kā jūs viņu varat nopelnīt, un kā jūs izmantojot mūsu projektu kā instrumentu varat sasniegt kolosālus rezultātus. Ja? Tātad, kā visīsākā laikā jūs tiešām varat sākt pelnīt bitkoinu. Čeroid projekta prezentācija, tātad pārējiem pie paša projekta. Projekts sevi iekļauj divus, var teikt, tādus mārketingus. Viens ir saistīts ar savstarpējo pašpalīdzības kasi, kura balstās uz bitkoinu. Es domāju, ka šī ir viena no pirmajām tāda veida formām, ja, tātad pašpalīdzības kase, kura balstās uz kriptovalūtu bitkoins. Un otrs mārketings, tātad viņi darbojās atsevišķi, bet no vienas platformas, no bota Telegramā. Ja, tātad šodien parādīšu, kā jūs tiešām varat ātri nopelnīt, kas tam būtu vajadzīgs, un
ar ko sākt. Ja? Tātad faktiski šis ir 5 līmeņu matricas projekts, iekļauts Telegramas botā, kurš piedāvā iespēju pelnīt bitkoinu. Tātad ir 5 līmeņi. Pirmais saucās dzelzis, otrais varš, 3. sudrabs, 4. zelts, 5. platīns. Ja? Šajos līmeņos matricā ir iekļauts binārs. Ja? Tātad faktiski visīsākās formas bināra galdi, kuri ļauj partneriem ātri tikt pie rezultātiem. Tātad faktiski, lai jūs varētu saņemt izmaksas katrā no līmeņiem, pirmajos 4 jums būtu jāaiziet cauri 3 galdiem, tātad pirmie 2 ir vienmēr uzkrājošie, un 3. jūs saņemat izmaksas. Platīnā tie ir 4 galdi, izmaksas ir 4. galdā, bet tas ir visātrākais veids, kā tikt pie viena bitkoina. Un plus vēl ir iekšēji automatizēta klonu sistēma. Kas ir klons? Klons tā ir jauna biznesa pozīcija. Ja? Tātad šie līmeņi savstarpēji nav saistīti, jūs varat ienākt no jebkurā no līmeņiem, jūs varat ienākt kaut vai visos 5, ja jums maciņš atļauj, un sākt šeit darboties. Ja? Tātad atkārtoti iet cauri katram no līmeņiem ar šo te automatizēto klonu sistēmu. Ja? Tātad klons vēl vienreiz tā ir pilnvērtīgi jūsu biznesa pozīcija, kur jums atkal un atkal var dot izmaksas, kā saka, rezultātu. Iekšējā vienība saucās čara. Čara ir 100,000 daļa no bitkoina vērtības. Ja? Tātad, tā kā mums botā ir piesaistīta birža, tad vienmēr mēs redzam aktuālo bitkoina kursu, un līdz ar to arī čara vienmēr ir atkarīga no bitkoina kursa. Šodien, ja mēs runāsim par projektu, kā saka, kā mārketingu tālāk, tad es izmantoju bitkoina cenu $70,000. Ja, tātad, plus mīnus cenas vārstās, bet, es domāju, ka tuvākajā laikā viņi arī šajās te robežās paliks. Ja. Un, ja viens bitkoins maksā $70,000, tad viena čara ir $70 centi. Ja? Tātad tas ir domāts vienkāršākai matemātikai, jo vienmēr skaitīts kopā satošas, tas varētu būt diezgan, kā saka, problemātiski vienam otram. Runājot par pašu projektu, radītājs ir Jurijs Arēšins, veiksmīgs programmētājs, kurš ir veidojis programmas dažādiem projektiem, bet konkrēti Čeroids, tas ir viņa, kā saka, auklējums, lolojums. Ja? Tātad starts bija 30. martā pagājušajā gadā, pirmie mēneši pagāja testēšanas, kā saka, fāzē, un tā īsti projekts sāka veidoties partneru bāze, konkrēti sākot no jūlija mēneša. Ja? Tātad faktiski ir gads riņķī. Ja? Tātad, esam iemācījušies jau staigāt, un pats nosaukums projektam ir ņemts no Sibīrijas brīnuma ceriņkrāsas reta dārgakmens vārda Čeroids, ja, tātad arī dizainā ir izmantotas šīs te kolosālās krāsas, akmenim, kā lai saka, akmenim piemīt arī varbūt tādas ārsnieciskas tiek piedāvētas spējas, ja, vai īpašības, un, faktiski es domāju, ka vārdam ir spēks, un nepavelti Jurijs ir izvēlējies savām projektām šādu te nosaukumu. Nosaukums Čeroids cēlies no Sibīrijas upes vārda čara, ja, tātad, kur arī šis akmens tiek iegūts. Un šobrīd tas ir retākais un eksotiskākais akmens pasaulē. Ja? Tātad tiek veidots arī dažādas rotas lietas, jā, bet, es teikšu tā, ka mums tas ir atradums, protams, pēc ilgiem meklējumiem internetā, ja, kur ir konkrēti jau projekts, kurš darbojās, kur visi saņem regulāri izmaksas, ja, kur nav nekādas aizķeršanās šajā te ziņā. Un faktiski arī Jūrija, kā lai saka, Jūrija mērķis ir turēties pie esošā mārketinga, ja, tātad bez īpaši lielām izmaiņām. Kaut gan nesen nāca klāt mums 5. līmenis, kāpēc? Pēc partneru pieprasījuma sakarā ar to, kad bitkoins strauji gāja uz augšu, un lai visiem būtu projekts, kā saka, starts pieejams, tad tika izveidots
vēl viens līmenis, jā, tā tad, nu, faktiski ar 100 000 daļu bitkoina var jau šeit sākt darboties. Kas attiecās par botu, tad visa informācija un instrukcijas ir pašā botā, jā, nav nekādas paroles, nav jums savi dati jādod. Nu, vienīgais, kas jums ir jāparūpējās par savu profilu telegramā, lai viņš būtu aizsargāts un jāsakonektē jūsu, var teikt, profils telegramā ar šo te botu. 100% visi līdzekļi sadalās struktūrā, jā, tātad partneri ātri saņem izmaksas, tikko jūs nopelnat, jūs uzreiz varat izvadīt līdzekļus uz savu norādīto kripta maku. Protams, darbojās arī iekšēji peer-to-peer sistēma. Nav finanšu slodzes tīklā, nav administrācijas, un līdz ar to šeit ir tāda neliela nianse. Protams, serveri maksā naudu viņu uzturēšanai. Partneri brīvprātīgi var veikt, dot ziedojumus. Ja? Kaut gan šobrīd mums ir pat labāk pirmais līmenis, kas tikko nesen tika radīts. Ja? Nu, es viņu saucu par tādu labdarības līmeni, kurš palīdz uzturēt serverus. Tātad sistēma, kur automātiski ļauj jums nopelnīt bitkoinu, un šeit jums nav jābūt kaut kādām īpašām zināšanām, ne par, kā saka, treidēšanu, jo būtībā šis te 5 līmeņu matricas projekts bota veidā Telegrams Messengerī jums ļauj iespēju sākt pelnīt pašu vērtīgāko naudu. Ja? Tātad veidojot uzkrājums, ja jūs iesākat ar zemākiem līmeņiem, jūs no līmeņa uz līmeni varat virzīties tālāk uz augšu, un ja augstākā līmenī jūs ienākat, kā saka, aktivizējaties, jo lielāka jums ir peļņa. Un, protams, to var atkārtot atkal un atkal. Tātad mēs pelnām bitkoinus izmantojot partneru programmu, kurā iekļauts matemātisks algoritms un mūsdienīga tehnoloģija bota veidā Telegramas Messengerī. Nu, runājot arī par pašiem botiem, nu, netik sen šī tehnoloģija ir ienākusi mūsu dzīvē. Un, protams, kad, nu, tas arī pirms dažiem gadiem nebija, kā saka, iespējams iedomāties. Tieši tāpēc arī veidojās šādi te matricu projekti, kurus šobrīd veido uz jaunāko tehnoloģiju bāzes. Ja? Tātad, nu, nekas jau nestāv uz vietas, viss attīstās un, nu, mums ir, kā lai saka, varbūt drusciņa vienam otram domāšana kaut kur apstājusies, ja, varbūt 10 gadu atpakaļ, ja, kas bija iespējams un kā mēs varējām izmantot internetu biznesa attīstībai, tad konkrēti šis te bots, šīs te tehnoloģijas, nu, tas ir tāds milzīgs solis uz priekšu. Tātad vienība saucās viena čara, kura atbilst vienai 100 000 daļai no bitkoina, ja, tātad nu, tieši kā bitkoinam ir viena, var teikt, viena vienība, ja, viens satoši, ja, tā tad viena čara šobrīd, ja bitkoins maksā 70 000, ja, tā tad viena čara būs $7. Dzels parādīšu jums, cik jūs varat nopelnīt katrā no līmeņiem, kāds ir starts, jā, katrā no līmeņiem jūsu aktivizācija vienai vietai, un uz katru vietu, tātad uz katru aktivizēto vietu, izejot cauri pirmajiem 4 līmeņiem 3 galdiem, 3. jūs vienmēr saņemat izmaksas. Nu, patiesībā es šo te mārketingu varētu jums izstāstīt 2 minūtēs, jā, tātad 5 līmeņi, dzels līmenī peļņa 6x, jā, tātad starts jūs ienākat ar $7, 6x, 6 reizes 7, $42. Varš 3 galdi peļņa 7x, jā, tātad varā jums ir vajadzīgi $35 ienākot aktivizēt šo te līmeni 7x, 7 reizes 35, 245. Sudrabā savukārt 6x, starts $210, aktivizācija peļņa 6x, saņemat $1260, ja? Tātad, nu, šodien mazliet mazāk, ja, tie, kas saņēma čekus, apsveicu jūs vēlreiz, ja, tie, kas pat saņēma pilnu izmaksu, ja, jo izmaksas 3. galdā tiek dalītas, kā saka, uz pusi, ja, tātad kreisais un labais plecs, pa cik mums runa ir par bināru.
Zelts 3 galdi 6x, starta zeltā $1050, izmaksās 6300. Un platīns 4 galdi, šeit pēļņi jau ir 13x, jā, tā tad ieiet platīnā jūs varat ar 5250, un rezultāts jums ir 1 bitcoins. Nedaudz par pašām pogām, par pašu botu, it sevišķi tie, kas ir iesācēji, kas tikko sāk lietot, jā, tā tad, kas jums vēl ir vajadzīgs? Atvainojos. Jums vēl būs vajadzīgs dubultfaktora autentifikators. Ja vēl pirms pusgada varēja noreģistrēties un bija mazliet savādāk aizsardzība, tad šobrīd tiešām tā kā partneri arvien biežāk sāk saņemt uzreiz pa pusbitkoinam, kas notika arī, kā saka, vakar, jā, atkal kārtējais partners saņēma pusbitkoinu. Līdz ar to, tad, kad jūs aktivizējaties, jums ir vajadzīgs vispirms uzstādīt telefonā, ja vēl nav aplikāciju dubultfaktora autentikatoram un sakonektēt viņu kopā ar savu botu. Ja, tā tad šinīta vietiņā, kad jūs nospiedīsiet savā botā, jūs varat savienot savu, kā saka, 2FA aplikāciju ar botu, ja, un tad, kad jūs veiksiet jebkuru transakciju, jums būs jāuzrāda aktuālais 6 ciparu kods, kurš mainās katras 30 sekundes. Nu, nākošais, protams, jums ir jāpapildina savus bots ar nepieciešamo čaru daudzumu, jā, tā tad, nu, attiecīgi to var izdarīt 2 veidos, vai nu izmantojot peer-to-peer sistēmu, jā, tā tad sarunājot ar to cilvēku, kurš ir ienācis ātrāk un kurš jums var pārdot nepieciešamo čaru daudzumu. Vai nu izmantot, papildinot ar bitkoina transakciju. Ja? Tātad, protams, jums ir jābūt jau uz to brīdi aktīvam bitkoina, kā saka, maciņam, kurā ir satoši, un tātad sistēma automatizēti jums veido šo te adresi, vai nu QR koda veidā, vai garā adresi, ja? Tātad transakcijai, un attiecīgi nepieciešamais satošu daudzums. Ja? Tātad jūs rakstat iekšā ar cipariņiem čaru daudzumu, un sistēma jums izrēķina, cik tas būs satošos. Nu, tātad faktiski, tad, kad jūs esiet pieņēmuši lēmumu, ar kuru līmeni jūs gribat sākt, varbūt pat ar vairākiem, ja, tātad vēlreiz varat iepazīties, cik tas maksā, katrs no līmeņiem, sadaļā nosacījumi, ja, tātad, nu, šeit jūs atradīsiet mārketingu. Un, lai jums būtu vieglāks rēķins, ja, tad jūs uzreiz varat arī ar šo te podziņu nomainīt rubļus pret dolāriem, ja, tātad viss aprēķini jums būs dolāros. Un tad, kad jums jau ir ienākušas nepieciešamās čaras, jā, lai jūs varētu aktivizēt konkrēti līmeni, kur esat izvēlējušies, tātad ejam šeit uz augšējo pogu un aktivizējam to līmeni, ar kuru gribam šeit sākt pelnīt. Ja? Tātad visas finanses, pilnībā visas finanšu operācijas, viss, kas notiek, gan ienākošie līdzekļi, gan izejošie, gan pārēj no līmeņa uz līmeni, gan iekšējās transakcijas, tātad viss pilnībā tiek uzskaitīts un attēlojās šajā te sadaļā finanses. Izvanīt naudu var momentā, tikko jūs esiet nopelnījuši, ja, tātad uzrādot savu kriptovalūtas adresi, konkrēti jūs varat izvadīt, kā saka, satošus uz savu kripta maciņu. Nu, vēlreiz varat ieskatīties sadaļā instrukcijas, tur pats Jūrijs ir diezgan daudz video ierakstījis, ja, tātad ar tiem jautājumiem, kurus parasti partneri uzdod, jā, it sevišķi tie, kas iesāk darboties, tātad šajā te sadaļā ir arī vērts ieskatīties. Protams, atšķirība no dažādām rindām, kas ir pēdējā laikā nākušas internetā, ja dažādi piedāvājumi. Patiesībā šajā te projektā, kas vēl ir būtiski, kad šeit ir ļoti, ļoti naudīgi
referālie bonusi. Ja? Tātad partneru programma ir izdevīgi šeit dot informāciju, ir izdevīgi aicināt jaunus dalībniekus, tātad visi dalībnieki ir redzami šajā te sadaļā. Ja? Tātad tieši jūsu pirmā līnija. Nu, kā tad viņus uzaicināt? Ja, protams, jūs paši arī esiet saņēmuši noteikti referālo saiti vai nu vizītkartu, uz kuras ir redzams QR kods, ja, kurš arī ir funkcionāls, tātad jūsu attiecīgi reģistrācijas links un vizītkarte jūs atradīsiet sadaļā reklāma. Un tie, kas ir aktivizējuši sudrabu, jā, tātad attiecīgi ir pieejama visa struktūra līdz 3. līmenim ieskaitot. Kāpēc līdz 3. līmenim? Jo līdz 3. līmenim jūs saņemat referālos bonusus. Protams, tie, kas, nu, varbūt ir kaut kādi īpaši apstākļi, ka jūs nevarat rādīt savus datus, varat izmantot šo te podziņu, jā, bet, nu, tas ir tāds interesants moments, jā, es vēroju, ka daudzi partneri, kuri nedara neko, it īpaši mēģina šo te podziņu paspaidīt, jā, bet, nu, tie, kas strādā, jo, nu, ir svarīgi, lai jūsu komanda, jūsu cilvēki jūs redz, kā saka, pazīst pēc jūsu avatāriem, pazīst jūs un, nu, tādā veidā, protams, kad darbojās šī te partnera programma balstīta uz uzticību, kā saka, savstarpēju uzticību starp partneriem. Vēl ir interesanta poga. Botā jūs varat šeit nosūtīt visai savai pirmai līnijai vienlaicīgi to informāciju, kuru gribat viņiem iedot, vai nu tas ir tā ar fotogrāfiju vai attiecīgi, piemēram, uzaicinājums uz prezentāciju. Vēl mums ir sākusi darboties šāda te funkcija, kā iztulkot angliski, jā, tā tad ierakstam botā komandu #eng, jā, un visas podziņas tiek iztulkotas angļu valodā. Atpakaļ atgriežamies, iedodam komandu ar latīņu burtiem rus, un pogas atkal atnāk atpakaļ krievu valodā. Nu, pagaidām gan mums vēl nav iztulkots tas, kas ir zem pogām, jā, bet, nu, īpaši tie, kas jau zina, kā darbojās tulkošanas sistēmas, es domāju, ka te liela problēma nevajadzētu būt. Tātad sākam veidot kripta komandu, ja? Šeit tiešām ir darbs ar komandu, jo, nu, ar ko atšķirās matricas no finanšu piramīdām, ja, kur jums sola mistiskus procentus, ja, tikko partneru plūsma apstājās, pārstājums maksāt procentus un projekts skamējās. Tad šeit neviens jums nesola, ka jūs saņemsiet izmaksu, ja jūs neko nedarīsiet. Ja? Tātad faktiski šī ir partneru programma, kurā jūs varat virzīties uz priekšu pa līmeņiem, tad, kad jūs veidojat komandu. Nu, protams, var cerēt uz aktīvu sponsoru, ja, bet ar tiem pārlējumiem ir tā, kā ir. Ja. Šobrīd es izbaudu šos te augļus no sava sponsora, ja, ko nozīmē pārlējieni. It kā jā, uzreiz ātras izmaksas, bet tad, kad tu sāc strādāt ar komandu, nu, tad ir, kā lai saka, visādi brīnumi. Ja. Tātad efektīvs mārketings, divvietīgās binārās matricas, kas nodrošina ātru virzību uz priekšu. Runājot par bināru, ja, tātad ir jāsaprot, kad ar jums sākās jūsu binārs. Tad, kad jūs šeit ienākat, es vienmēr partneriem saku tā, neskaties uz augšu, skaties sev zem kājām. Ja? Tad, kad jūs noaktivizējat jebkuru no līmeņiem, jūsu vieta ir, kā lai saka, piefiksēta jūsu binārs, un zem jums ir tikai divas attiecīgi brīvas pozīcijas. Ja? Tātad binārs pirmais līmenis, divas vietas tieši zem jums. Otrais līmenis, tātad atkal reizinām ar 2, ja, tātad katrai šai pozīcijai atkal ir apakšā divas brīvas vietas, tātad 2 reiz 2 tie ir 4 pozīcijas, un trešais līmenis binārā 4 reiz 2, ja, tātad 8 pozīcijas. Kopā saskaitot tās ir 14 vietas. Kāpēc es jums to zīmēju? Tātad, lai jūs saņemtu pirmajos 4 līmeņos izmaksas 3. galdā, jums jūsu binārā zem jūsu aktivizētās vietas ir jāizpilda 14 pozīcijas.
Tātad sistēma to dara automatizēt, to var darīt gan jūsu partneri, to var darīt pārlējieni, ja, tātad, kas ienāk no jūsu sponsora, un jūs varat pirkt šeit klonus, ja, tātad katrs klons tā ir atkal jūsu aktivizēta biznesa pozīcija, kurai apakšā atkal ir jāizpilda 3 līmeņi binārā, ja, tātad pirmajos 4 līmeņos. 5. līmenī platīnā tās ir 29 pozīcijas. Tātad sistēma pilda no augšas uz leju, no kreisās uz labo pusi. Viss notiek automatizētā veidā. Starts ir pieejams visiem. Tātad, ja mēs runājam par pašu pirmo līmeni dzelzi, 100,000 daļa no bitkoina vai $7. Tātad pie bitkoina cenas $70,000. Šobrīd tas ir bišķīt mazāk, ja, bišķi vairāk kā $6. Nu, es teikšu tā, ka tie, kas saka, man nav naudas, nu, patiesībā ausis svilst, ja, jo, nu, tās ir tīrākās atrunas, jo teikt, ka man nav $7, ja, nu, vienīgā problēma varbūt, ja jūs veicat kripta transakciju, tad jums bitkoina transakciju neizlaidīs cauri mazākā $50 plus transakciju izdevumi, ja. Nu, tas ir vienīgais mīnus, bet ja jūs to darat uz vietas ar savu sponsoru vai tiem partneriem, kas jums nāk iekšā, jums ir iekšējā nauda, tad to var ļoti ērti izdarīt uz vietas, ja. Tātad iesākt var ar $7, bet, protams, lai jūs tiktu pie viena bitkoina ar $7, nu, būs bišķīt, kā lai saka, jāpasvīst. Peļņas griesti nav ierobežoti. Izmaksas ir tūlītais, tikko jūs nopelnat, jūs varat naudu ņemt laukā. Un šobrīd runājot par pirmajiem 4 līmeņiem, jā, tātad dzelzs, svars, sudrabs, zelts, nu, attiecīgi katrs līmenis maksā, jā, tātad pēc mārketinga, tad, kad jūs vēl vienreiz noskatīsties šo te mārketingu, iesiet savos botos, ja, tad es domāju, ka jums īpaši jautājumi vairs nebūs, cik katrs līmenis maksā un cik jūs šeit varat nopelnīt. Un 5. līmenis platīns, 4 galdi, tiešais ceļš uz bitkoinu. Nu, tiem, kam ir iespējas, ja, protams, un tiem, kam arī ir šādi te cilvēki riņķī, kuri to var izdarīt, nu, tas ir visātrākais veids, kā jūs varat nopelnīt bitkoinu. Bet es vienmēr saku tā, kāda būs duplikācija. Jo šajā projektā ir svarīgi, ko darīs jūsu partneri, kā viņi varēs jūs duplicēt, un no tā ir atkarīgs arī jūsu ātrums. Ja? Tātad faktiski vienkārša duplikācija. Un, ja mēs paņemam no 1. līmeņa līdz 5. ieskaitot, tātad izejot 16 galdus cauri, jūs jau esat nopelnījuši vairāk kā 1 bitkoinu. Pat, ja jums ir katrā no līmeņiem aktivizēta tikai 1 biznesa pozīcija, ja, bet tā kā sākot no sudraba mums jau ir automatizētie kloni, ir komandu stratēģija, tad, nu, pāriesim, kā saka, arī pie šīm te iespējām. Tātad dzelzī var ienākt aktivizējot ar 10 čarām pirmo, kā saka, savu biznesa pozīciju, tie ir $7. Rezultāts 6x, tātad 10 reizinam ar 6, 60 čaras vai $42 uz katru šo te jūsu aktivizēto biznesa pozīciju. Ja? Tātad biznesa pozīcijas jūs šeit varat pirkt neierobežotu, kā saka, skaitu. Un uz katru pozīciju, tad, kad aizpildās zem viņas 14 vietas binārā, jūs saņemat izmaksas. Tātad 10 čaras šeit ir referālie bonus, jau sākot ar šo līmeni. Un, kā es saku, labdarības līmenis ierēķinātas 10 čaras projekta attīstībai. Es domāju, ka Jurijs to ir pareizi izdarījis, ja, jo, nu, faktiski katru mēnesi tomēr ir jāmaksā arī par serveriem. Un tādā veidā tie, kas nāk, varbūt arī, ja jums ir finansiāls iespējas uzreiz ieiet augstākos līmeņos, tad, nu, šis ir tāds, var teikt, demokrātisks līmenis, lai arī atbalstītu pašu projektu. Šeit jūs redzat grafiskos attēlus, jau sākot no vara līmeņa, jā, tātad, lai jūs šeit varētu nopelnīt katrā no līmeņiem
vienu bitkoinu, tātad vara līmenī jums būtu jāsaņem izmaksas 286 reizes, ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka jums ir jāveido uzkrājumi šajos te pirmajos 2 galdos, 3. jūs saņemat izmaksas un uz katru jūsu aktivizēto biznesa pozīciju. Ja? Tātad, respektīvi 286 kloni. Sākot no sudraba, 55 reizes izmaksas un jums ir bitkoins kabatā, ja? Tātad vai maciņā. Šeit ar šo līmeni aizsākās automatizētā klonu sistēma, kur ir ierēķināta algoritmā, un attiecīgi tad, kad jūs saņemat sudrabā no kreisā pleca izmaksas, ieiet automatizētais klons attiecīgi pirmajā galdā. Tas ir tas šodien arī, ko Sarma iedeva grupā, ja jūs redzējāt, un šeit vēl ir stratēģija uzreiz paņemt vēl vienu klonu klāt, kas attiecīgi dubultos pēc tam jūsu peļņu. Ja, tātad zeltā ir 11 reizes izmaksas un jums ir bitkoins kabatā. Šeit ir tieši tas pats princips, kas sudrabā. Attiecīgi viena automatizētā klona vieta, ja tātad pirmajā galdā, tad, kad jūs saņemat no kreisā pleca pirmo, izmaksu, jūsu klons ieiet jūsu binārā. Un platīnā ir tiešais ceļš pēc bitkoina, jā, ceļš mazliet garāks, attiecīgi binārā 29 pozīcijas zem katras jūsu aktivizētās biznesa vietas. Tātad šeit arī ir atkal jauns klons, un tas nozīmē to, ka jūs bitkoinus varat pelnīt neierobežotu, skaitu. Prezentācijā izmantošu bitkoina kurs $70,000. Parādīšu uz vara līmeni, kas notiek, ja tātad varš peļņa 7-kārtīgu uz katru jūsu aktivizēto vietu ar $35 vai 50 čarām, jūs saņemat attiecīgi 7 iksus, kas ir $245 šeit 3. galdā. Tātad no kreisā pleca šeit 200 čaras $140 un attiecīgi no labā pleca 150 čaras vai $105. Un tas nozīmē to, ka šeit sāk darboties arī referālie, bonus izmaksas un 50 čaras aiziet jūsu mentoram. Tad, kad jūsu partneri šeit sākt saņemt izmaksas no labā pleca, jūs attiecīgi saņemat plus vēl referālos bonusus. Visam tam klāt, ko jūs pelnat attiecīgi no 3. galda. Ja? Tātad 286 reizes izmaksas un bitkoins jūsu kabatā. 1., 2. galds vienmēr ir uzkrājošie, ja? Pirmajos 4 līmeņos. Tātad rādīšu to visu uz vara līmeņa bāzes. Tad, kad jūs aktivizējat savu vietu par 50 čarām vai $35, tad, kad jums aizpildās kreisais un labais plecs, tie var būt jūsu partneri, tie var būt kloni, tie var būt pārlējieni, tātad jums ir izveidojies uzkrājums attiecīgi 100 čaras. Un šī te jūsu pirmā aktivizētā vieta augšējā aiziet automatizēti uz 2. galdu, kurā veidojās uzkrājums jau 200 čaras, ja? Aizpildās kreisais labais plecs, atkal tie ir partneri, tie var būt kloni, tie var būt pārlējieni. Un jūsu šī te pozīcija aiziet uz 3. galdu, kas ir izmaksu galds, ja? Tātad 200 čaras automatizēti jūs esiet aktivizējušies 3. galdā, aizpildās kreisais labais plecs, attiecīgi, un jūs saņemat uz jūsu aktivizēto vietu 350 čaras, ja? Tātad, bet vienmēr jūsu binārs veidosies no jūsu pirmās fiksētās vietas, ja? Pēc tam, protams, tad, kad jūs atkal pirksiet klonus, jaunas biznesa pozīcijas, tādā veidā zem katras jūsu pozīcijas atkal ir jāpilda ciet šis te binārs. 50 čaras referālais bonus aiziet jūsu mentoram. Parādīšu stratēģiju zelta 3 stūris, ja, tātad 14 vietas, kā jūs varat saīsināt šo te ceļu laiku un, protams, arī partneru daudzumu, ja, tātad faktiski saucamais zelta 3 stūrs. Jūs nākat iekšā nevis ar vienu vietu šajā te līmenī, bet ar 3, ja, tātad 150 čaras, ja, 35 reizi nemaz 3, tie ir $105 plus transakciju izmaksas, protams.
Un tādā veidā jūs saņemsiet nevis vienreiz 350 čaras, bet jau 3 reizes. Ja? Tātad uz katru jūsu aktivizēto vietu, tad, kad trešajā galdā, kā saka, jūs saņemat izmaksas. Kā tas darbojās? Daudziem, tā ir drusciņ tāda nesaprotama lieta pašā sākumā, ja, bet saprašana rodās tad, kad jūs sākat darboties. Tātad jūs aktivizējat ar 50 čarām šajā te līmenī pirmo savu pozīciju, un tā kā jums vēl ir 100 čaras nopirktas, ja, tad jūs aktivizējat vēl 2 klonus. Ja, tātad faktiski jums izveidojās jūsu zelta 3 stūris. Jūs esiet izveidojuši ar saviem kloniem uzkrājumu pirmajā galdā, un līdz ar to jūsu augšējā pozīcija aiziet uz otro galdu. Parasti ir tāds jautājums visiem partneriem, tad, kad jūs uzrunājat jaunus, kā saka, dalībniekus potenciālos, ir jautājums, kā tu pats? Un, ja jūs sakiet, es nāku ar 150 čarām, ja, tā tad kāpēc? Tā tad vēl vienreiz tas saīsina jūsu laiku, partneru daudzumu nepieciešamo, lai jūs vienmēr tiktu pie izmaksām. Un, protams, tas ir tas ideālais variants, ja, lai jūs vienmēr varētu iet no līmeņa uz līmeni, ja, tā tad, katram būtu vajadzīgi 4 partneri. Kāpēc 4? Tā tad ienāk jūsu pirmais partneris ar 2 vēl kloniem, ja, tā tad aktivizē faktiski 3 vietas, un augšējā pozīcija ir saņēmusi uzkrājumu nepieciešamo un aizlido uz otro galdu. Ienāk jūsu otrais partneris, šajā te brīdī faktiski jūsu jau klonam ir izveidojies uzkrājums, katrā plecā pa 50 čarām, un viņš aizlido ar 100 čarām uz otro galdu. Savukārt, tātad šis ir pirmais klons, savukārt otrajā galdā jums ir izveidojies zelta 3 stūris saucamais augšējai pozīcijai, un automātiski viņa pāriet uz trešo jau izmaksu galdu. Ienāk jūsu otrajam partnerim vēl, kā saka, viņš nopērk 2 klonus, tātad viņam arī ir izveidojies uzkrājums pirmajā galdā, un viņš automātiski aiziet uz otro galdu. Ienāk trešais partneris, ja, tātad trešais partneris arī paņem 2 klonus, viņam ir uzkrājums, un viņa augšējā pozīcija automātiski aiziet uz otro galdu. Savukārt šeit jūsu pirmajam partnerim ir izveidojies uzkrājums ar jūsu, kā saka, vieglu rociņu palīdzību, un viņš aizlido uz trešo galdu. Un šī brīdī, kas notiek, jūs saņemat savu pirmo izmaksu, ja, tātad uz jūsu augšējo šo te aktivizēto vietu, jūs saņemat jau 200 čaras, ja, tātad atceramies 150 čaras mēs iegājām ar 3 vietām, un 200 jūs jau esiet saņēmuši, nopelnījuši, tātad $140. Un tad, kad ienāk 4. partners, ja, tātad šī brīdī šeit otrajam klonam ir izveidojies uzkrājums pirmajā galdā, un jūsu otrais klons aiziet un otrajā galdā nostājās šeit šajā pozīcijā zem jūsu pirmā klona. Un tad, kad 4. partneris attiecīgi paņem vēl 2 vietas, ja, tā tad vēl aktivizē 2 klonus, viņš aiziet uz otro galdu, un šeit jūsu pirmais klons ir saņēmis uzkrājumu otrajā galdā, atceramies katrā no pleciem pa 100 čarām, un viņš aiziet uz trešo galdu. Un tātad šis ir jūsu pirmais klons, un šī brīdī jūs saņemat otro izmaksu, trešajā galdā $105. Tātad rezultāts jums ir 350 čaras, kuru šādu rezultātu jūs sasniedzat ar 4 partneriem, kuri veic duplikāciju, ja pēc tam tālāk duplikāciju. Tātad referālais bonus 50 čaru veidā aiziet jūsu mentoram, un, protams, pēc tam, tad, kad jau jūsu partneri sāk šeit saņemt izmaksas, ja, tātad
no labā pleca jūs vienmēr saņemat referālo bonusu, tātad no jūsu tieši uzaicinātajiem partneriem. Ja mēs atceramies bināru, tātad bināra pirmais līmenis, šeit ar jūsu kloniem jūs esiet aizpildījuši pirmo līmeni binārā, šis ir otrais līmenis jūsu partneri, un trešais līmenis, tātad šie te viņu kloni. Un tādā veidā, tad, kad notiek duplikācija, tālāk savukārt šeit, kad pirmais partneris sāks aicināt savus jau konkrēti 4 partnerus, jā, tātad respektīvi jau jūsu pirmais klons saņems šeit izmaksas. Jā, tātad, šādā veidā pildās jūsu binārs, un viss, kas ir vajadzīgs, jums ir jābūt pašiem aktīviem. Iesakam vienu no stratēģijām, ja tātad 3 vietas vara līmenī, 3 vietas dzelzī. Kāpēc dzelzis? Tie ir tāds, kā saka, atbalsta līmenis, solidaritāte, un tie ir 0,0018 bitcoin vai $126. Protams, varbūt vēl citas stratēģijas, ja to jūs vienmēr izrunājat un vienojaties ar jūsu mentoru, to cilvēku, kas jūs ir uzaicinājis projektā. Un vēl ir stratēģija ar vienu vietu ieiet uzreiz arī sudrabā. Ja, tā bija mana stratēģija pašā sākumā, tātad 3 vietas vara līmenī un 1 vieta sudrabā. Protams, jums līdzekļu atļauj, jūs varat ienākt arī šeit ar 3 vietām. Sudraba līmenis. Kāpēc šis līmenis mums ir interesants? Kā es teicu, mums bija sudraba lietus, ja, tātad vakar automatizētais klons jau šī līmenī ir, un tas nozīmē to, ka, gribi, negribi, viņš visu laiku bīda kādu uz priekšu, ja, tātad šodien Benitai bija pārsteigums, ja, bet, faktiski tas ir komandas darbs. Sudrabā mēs ienākam attiecīgi ar $210 vai 300 čarām. Atceramies, kad saņēmām mēs vara līmenī 350, tātad 50 paliek vēl pāri. Un 6x, ja, tātad 6x 1800 čaras vai $1260. Ir patīkams saņemt šādu naudu, es domāju, ka noteikti. Ja, tātad kreisais plecs mums dod $630. Šobrīd tas ir drusciņ mazāk, tāpēc, kad bitcoins ir nokrities, ja, bet, dažas nedēļas atpakaļ bitcoins tiešām bija $70,000, kā saka, plus mīnus robežās. Es domāju, ka līdz gada beigām ir iespējams, ka tas būs vēl daudz vairāk, ja. Tātad automātiski, tikko jums ir šī te izmaksa, jūsu klons ieiet atkal jūsu binārā, nostājās pirmajā brīvajā vietā, pirmajā galdā. Un tātad šim te klonam ir nepieciešams šīs te 300 čaras, ja. Tā kā uzkrājums no pirmā galda ir 600 čaras, no otrā divreiz 600, 1200. No 1200 atskaitam šos te 300, ja, kas ir vajadzīgs jūsu klonam, un tāpēc mēs saņemam no kreisā pleca 900 čaras. Savukārt no labā pleca mēs atkal saņemam 900 čaras vai $630, jo šeit ir ierēķināts referālais bonus, ja. Tātad jūsu mentoram aiziet uzreiz 300 čaras, attiecīgi pateicība par to, kad viņš ar jums darbojās, $210 apmērā. Patīkam, protams, ka jā. 55 reizes izmaksas vai 55 kloni sudrabā un jums bitcoins ir kabatā. Zelts, tieši tas pats princips, kas sudrabā, jā, tātad arī automatizētais šeit ir klons, un zeltām ir vajadzīgs 1500 čaras vai $1050, lai aktivizētu šo te līmeni, un šeit mēs saņemam atkal 6x, jā, tātad 1500 reiz 6, tās ir 9000 čaras, vai $6300. Tā jau ir tāda, es domāju, laba vidusmēra, pat ne vidusmēra, tā ir ļoti laba menedžera alga Eiropā, jā, jebkurā Eiropas valstī. Tātad kreisais plecs $4500, $3150 izmaksas, un uzreiz ienāk jums automatizētais klons jūsu binārā. Mums ir partneri, kuram zeltā jau ir ļoti daudz kloni, jā, tātad
Arī šajā līmenī klonu skaits nav ierobežots, jūs varat pirkt vēl klonus klāt, tātad ir dažādas komandu stratēģijas. Un labais plecs atkal $3150 vai 4500, un šeit ir neliela tāda, var teikt, niansīta, šeit jūs saņemat jau referālos bonusus no 2 līmeņiem, ja, tātad attiecīgi no jūsu tieši uzaicinātajiem partneriem $700, no partneriem attiecīgi 500 čars vai $350. 11 reizes šeit izmaksas, jā, tātad 11 reizes, un jums bitkoins ir kabatā. Nu, protams, kad platīns, uz platīnu tiecās visi, šeit tieši tāpat ir automatizētais klons, jā, kā iepriekšējos 2 līmeņos. Platīnām mēs saņemam 13 tiksus, binārā 29 pozīcijas jāizpilda, jā, tā tad 7500 čaras vai $5250 starts, kā saka, aktivizācija šajā te līmenī. Un attiecīgi 100,000 čaras vai 1 bitkoins $70,000, jā. Nu, ja jūs ieiesiet mūsu izmaksu grupās, jūs redzēsiet, ka tiešām gandrīz tagad jau katru nedēļu kāds saņem vai veselu bitkoinu vai pa pusbitkoinām, protams, viss ir atkarīgs no komandas darba, ja. Tātad $35,000, nu, padomājiet paši, cik ātri jūs varat šādu naudu nopelnīt, neko dzīvē nemainot, darot to, ko jūs dariet, ja, un cik ilgs laiks jums ir nepieciešams, lai nopelnītu 35,000. Tātad klons ieiet šeit, tikko jūs saņemat savu pirmo bitkoinu, un tad, kad jūs saņemat otro pusīti bitkoinu, jā, tātad mēs šos partnerus saucam par pilnvērtīgiem bitkoineriem, jā, tātad man ļoti patīk šis te vārdiņš, un attiecīgi redzam, ka ieiet šeit uzreiz 3 referālie bonus, ja. 50 čaras, $35 projektu attīstībai. Tātad projektu attīstībai vai nu mēs ziedojam brīvprātīgi, vai nu mēs aktivizējam dzelzi, un, protams, tā kā mēs saņemam otro pusīti bitkoinu, es domāju, no 35,000 $35 projektu attīstībai, nu, šis ir ierēķināts algoritmā, ja. Tātad 3 līmeņi referālie bonusi, pirmais līmenis $4,305 vai 6,150 čaras, otrais līmenis 4,150 čaras vai $2,905, un trešais līmenis attiecīgi $1,505 vai 2,150 čaras. Un tā jūs varat, veidojot komandu, saņemt šādus te referālos bonusus, neierobežot skaitu reižu, ja, vienmēr tad, kad jūsu partneri saņems pilnu bitkoinu, jūs saņemat referālos bonusus, kas aiziet uz, var teikt, uz 3 līmeņiem uz augšu. Nu, konkrēti runājot par referāliem bonusiem, gribu parādīt jums aprēķinus, ko es esmu veikusi, izejot no tā, ka 4 partnerus uzaicināt ir izdevīgi. Tas ir samērā vienkārši atrast 4 aktīvus cilvēkus. Tātad attiecīgi duplikācija 4x4, tas ir 2. līmenis, un 3. līmenis 16 partneri katram. Tātad no 2. līmeņa pa 4 partneriem. Tātad 3. līmenī jums jau ir 64 partneri. 84 partneri komandā. Kādus jūs saņemat referālos bonusus? Jā, tātad šeit nav ierēķināts pats dzelzis, sākot no vara līmeņa. Tad, kad katrs no jūsu partneriem 3 līmeņos iziet cauri, kā saka, ar vienu pozīciju visiem līmeņiem sākot no vara, ja. Tātad $35, atceramies 50 čaras vara līmenī referālais bonus reizinam uz 4 partneriem, tie ir $140. Sudrabā 210 uz 4, 840. Zeltā 700 uz 4, 2800, platīnā 4305, tie jau ir $17,220. Un rezultāts $21,000 tikai referālais bonus no vienas aktivizētās pozīcijas katram no jūsu partneriem līdz 3. līmenim ieskaitot. Protams, ka tas nenotiek uzreiz.
tam ir vajadzīgs kaut kāds laiks, bet tas viss ir pilnībā reāli, tad, kad jūs strādājat ar savu komandu. Otrais līmenis zeltā 350 x 16 partneri, tātad 5600, platīnā 2905 x 16, 46,480 un rezultāts $52,080. Un nauda dziļumā, trešais līmenis, partneri, platīnā dod jums $96,320. Nu, 169,400, tātad tā ir reāla nauda. Un pat vairāk, jo, kā es teicu, es ņēmu aprēķinos tikai vienu aktivizēto vietu katram no partneriem trijos līmeņos. Tad, kad viņi iziet cauri, var teikt, 16 galdiem, ja, tātad, nu, faktiski sākot no pat mazāk, ja, tātad no vara līmeņa sākot, attiecīgi tie ir referālie bonusi. Nu, un, protams, tādiem jau ambicioziem dalībniekiem 10 partneri, 10 x 10 otrais līmenis, 10, tātad 100 x 10 000, 1110 partneri komandā un referālie bonusi tā ātri izskriešu cauri, lai neaizņem tas viss daudz laika. Tātad visu reizinām ar 10. Un rezultāts pirmais līmenis $52,500. Zelts, sākot no zelta, ir otrā līmeņa referālie bonusi, ja, tātad šeit jau mums ir 100 dalībnieki, ja, tātad otrajā līmenī attiecīgi, un tie ir $35,000. Un platīns arī 100 dalībnieki, 290,500. Rezultāts 325,500. Un attiecīgi platīns, trešais līmenis, tas jau ir 1,5 miljons. Ja, tā tad, nu, faktiski šeit mēs varam runāt jau par miljoniem, un būtībā cilvēki baidās no šiem te cipariem, ja, bet šie cipari ir ņemti no bota, no mārketinga, ja, tā tad katrs pats var rēķināt līdzi, izrēķināt un pārbaudīt šos te cipariņus. Projekta attīstība, nu, būtībā, kas ir noticis šī te gada laikā, es ienācu arī jūlija sākumā, ja, bija plus mīnus 250 dalībnieki. Pirmie mēneši pagāja kā testa mēneši, ja, uz doto brīdi ir vairāk kā 50,000 aktīvi dalībnieki. Kāpēc? Nu, vienkārši cilvēkiem ļoti ātri ir kolosāli rezultāti, ja, tāpēc arī ir izaugusi mūsu organizācija. Nu, 100,000 un vairāk tie ir tie, kas ir ienākuši, nospaidījuši pogas, varbūt linkus, ja, un nav izdarījuši kaut ko līdz galam. Bet, jebkurā gadījumā, vairāk kā 50,000 šobrīd ir tie dalībnieki, kuri ir vismaz vienu no līmeņiem aktivizējuši, un būtībā šobrīd, jā, runājot arī par platīnu, ja, tad, nu, pirmo bitkoinu nopelnīja nevis pats projekta autors Jurijs, bet gan cilvēks, kurš ienāca dažus mēnešus vēlāk, tātad 24. jūnijā, atceros kā šodien, tas bija mans mentors, ja, kurš man zvanīja, es nenoreaģēju, un būtībā 2 mēnešu laikā viņš nopelnīja pirmo bitkoinu. Es teikšu tā, ka man nebija sākumā arī īpaši saprašanas ne pa mārketingu, vienkārši, ko darīja mans mentors, viņš reģistrēja visus pēc kārtas. Ja? Tātad zvanīja, reģistrējām, tad, kad vēlāk mēs sazvanījāmies 2:00 naktī, zinu pie viņa, viņš saka, man šis ir tagad mašīnā mans ofis, ja es joprojām zvanu, jo partneri atrodās dažādās pasaules, kā saka, valstīs un laiks atšķirās, ja laika zonas, bet es joprojām aicinu, reģistrēju un rādu iespējas. Ja? Tātad, nu, faktiski uz doto brīdi pēdējā statistika 58,009 dalībnieki projektā, izmaksāts 328 bitkoini rastīti, ja? Un šeit katrs var ieiet savā botā, apstīties rangu, kā saka, čekus. Tātad uz doto brīdi pirmais čeks nepiedara arī projekta adminam, autoram, tas ir tipiski matricu projektos, ja, tātad jebkurā brīdī tie, kas ienāk vēlāk, tie, kas, kā saka,
sako savam mentoram, jebkurā brīdī var nopelnīt vairāk nekā tas cilvēks, kurš viņu ir uzaicinājis. Un šī brīdī tas tā arī ir noticis, jā, tātad pirmais čeks 3,5 bitkoini šī te, var teikt, gada laikā, nu, daudz vai maz, pareizinām kaut vai 60,000 uz 3,5 reizes, jā. Tātad šis ir mana mentora čeks 3,35 bitkoini, un uz doto brīdi mums pēdējie statistikas dati, ja tātad 49 dalībnieki, kuri nopelnījuši 1 bitkoinu un vairāk. Dati viss ir pieejami, nekas netiek slēpts, mums ir divas čata grupas, kur mēs redzam visas izmaksas, visus čekus. Mums ir pārejas, kā saka, līmeņu grupa, jā, tātad pārēj no līmeņa uz līmeni. To visu var izsekot līdzi, jā, tātad šeit es redzu manu otro līniju Kalvis, jā, tikko mums nesen ar viņu bija intervija, jo būtībā, nu, viņš ir, var teikt, viņam drusciņi ir savādāka stratēģija, nekā varbūt lielākai daļai partneri, protams, kad visi nevarēs viņu atkārtot, bet, nu, čeks 6, kā saka, 0,62 bitkoini, ja, nu, tas naudas izteiksmē ir vairāk kā 40,000. Kā viņš pats teica, nevienā projektā viņam nav bijis šāds te čeks, ja. Un uz doto brīdi pusbitkoins mums ir 64 dalībniekiem. Nu, šie te dati mainās katru dienu, jā, tātad, bet katrs, kas vēlās, var viņiem izsekot līdzi. Pašpalīdzības kase, jā, tātad šis ir atsevišķs mārketings rinda, jā, kur stājās dalībnieki viens aiz otra, neatkarīgi no tā, kurš viņus ir uzaicinājis šajā te projektā vai struktūrā, jā, tātad ar 100 šķerām jūs varat ienākt pašpalīdzības kasē, ienākumi ir dubultīgi, nu tātad ar 100 šķerām jūs varat saņemt 200, 100 atkal ieiet reinvestā, nu tā ir iespēja galīgiem sliņķiem, neaktīviem, bet būs ilgi jāgaida, ja? Tā kā nekādas pretenzijas, ja jūs ienākat šajā te pašpalīdzības kasē, jūs to varat iemaksāt 100 šķeras neierobežot skaitu reiži, ja? Un, protams, kad laiks, cik ātrā laikā jūs iziesiet cauri šai rindai, nav noteikts. Ja? Tātad, nu, viņš ir tiešām atkarīgs no aktīvo dalībnieku skaita, tajā brīdī, kad cilvēki no jauna ienāk iemaksā, ja? Vai tie, kas jau ir iemaksājuši, atkārtoti to dara, ja? Tātad ar svaigām 100 šķerām, nu, rinda bīdās uz priekšu. Tātad līdzekļu izņemšana ir iespējama aktivizējot un daļēji noslēdzot jebkuru no projekta līmeņiem. Kur to atrast? Šeit, tur, kur ir visi līmeņi, jā, tātad jūs nospiežot uz šo te podziņu, atverās jums kasa zem Pomošķa pašpalīdzības kase, un apakšā šeit, ja jūs ieiesiet šajā te sadaļā, jūs atradīsiet arī visus, nu, ko es tikko jums rādīju, čekus, rangus, ja, tātad čatu, kurā jūs varat ieiet un komunikācijas, varat rakstīt, varat sazināties ar, kā saka, visiem dalībniekiem, ieskaitot arī ar pašu jūriju, ja. Un vēl ir tāda interesanta lieta kā ķēdītes, ja, jo šeit, nu, bots palīdz tādā veidā saprast, kas būtu jādara, lai ātrāk jūs sasniegtu rezultātus. Tātad, jebkurš no līmeņiem ir pilnīgi neatkarīgs pēc jūsu brīvas izvēles, jūs varat aktivizēt jebkuru no līmeņiem, jūs varat ienākt vairākos līmeņos, kā es jums tikko arī rādīju, ja, tātad, nu, viss ir atkarīgs no tā, kādu lēmumu jūs paši pieņemsiet un cik jūs gribēsiet šeit nopelnīt. Nu, bitkoinu skaits nav ierobežots, un atcerēsimies to, kad šobrīd ir tīpaši, tad, kad notiek milzīgas izmaiņas pasaulē, un īstenībā mans uzskats, kad viss tas, kas notiek, ir cieši saistīts tieši ar ekonomiku, ar finansēm, jā, tātad tukšām kasēm, valdības kasēm, jā,
un, protams, ar jaunākām tehnoloģijām. Tā kā šobrīd izmantosim iespēju. Tie, kas mani saredzēja, sadzirdēja, sajuta, ja, kad šeit tiešām projekts ir pārbaudīts, viņš ir reāls, viņš ir dzīvs, un viņā var ļoti labi nopelnīt, var nopelnīt īsā laikā, ja viss ir atkarīgs no tā, cik ātri jūs paši pieņemsiet lēmumu un sāksiet šeit darboties. Paldies visiem, ka atradāt laiku šovakar un piedalījāties. Tā, es atgriežos atpakaļ pie jums.